Ir tieši 8 vakarā. Esiet sveicināti TV3 ziņās studijā Arnis Krause. Ukraina kopā ar Latviju plāno veidot dronu ražošanas koalīciju. Šovakar ziņās Ievas Vārnas reportāža no Donbasa, kur ukraiņi ļoti veiksmīgi izmantos savus dronus frontē. Un tiek prognozēts, ka tuvākajās dienās sals pastiprināsies, tas neatkāpsies arī pirmdien, kad skolas bērniem pēc brīvlaika ir jāatgriežas mācību iestādēs. Un lūk vēl kādi temati turpmākajā pusstundā. Vairs nav šķēršļu ieviest iespēju pie notāra reģistrēt arī vienzimuma partneru attiecības. Nepietiekamā parakstu skaita dēļ referenduma par jauno regulējumu nebūs. Valsts ieņēmumu dienests milzu pārmaiņu priekšā, iestādes vērienīga reorganizācija, kā arī jauna vadītāja izraudzīšanās. Pasaulē sākusies klusā pandēmija. Zinātniekus un mediķus satrauc augstie antimikrobiālās rezistences rādītāji. Skautus un gaidas sals nebiedē. Aptuveni 150 bērnu jauniešu no visas Latvijas pulcējas uz ikgadējo 3 dienu ziemas nometni Baltais Vilks. Nebūs referenduma par vienzimuma pāru tiesībām reģistrēt attiecības. Šodien noslēgums.